Un uz interviju pēc spēles, kā jau ierasts, arī Lielvārdas treneris pievienojies. Un nu, šodien spēle daudz blīvāk arī rezultātu ziņā. Tikai par 2 vārtiem zaudējāt. Nu, varbūt tavs īsais rezumē par šīs dienas spēli un varbūt salīdzinājumā jau ar vakardienu. Nu, 2 vai 8 būtību tas nemaina play-offos. Gan zaudējums ir zaudējums, bet jau vakardien mēs nospēlējām solīdi vai labi 43 minūtes. Neskaitot to mazākumu pašā 3. perioda sākumā. Šodien jau mēs nospēlējām kvalitatīvi jau 58, varbūt pat visas 60. Tas, kas noteikti iegāž nevienādi sastāvi, kur jāmeklē pretzāles, viņu vairākumu, jāmeklē mūsu vairākums, kas arī izšķir patiesībā, ja skatāmies vakardien un šodien, savā ziņā spēles likteni. 5-5, florbols ir diezgan līdzvērtīgs, bet ja skatāmies to spēles likteni, tad tas izšķir nevienādi sastāvi. Jā, tieši tas bija viens no maniem arī nākamajiem jautājumiem, jo arī līdzīgi kā vakardienā, vakar šķiet bija kāds 7 noraidījumi, šodien pat vairāk. Un izdevās Ulbrukai realizēt pat 2 no 2 šķiet vairākumiem. Tas noteikti būs tas, ko jūs noteikti arī nākamajā nedēļā vēl konkrēti skatīsieties, vai ne? Jā. Nu, jāstrādā pie tiem nevienādiem sastāviem, jāskatās arī spēle kopumā, jo ar 2 iemestiem goliem ir grūti uzvarēt. Būsim godīgi. 2 spēles, 2 goli katrā spēlē. Ja skatāmies no vakardienas pret šodien, tad tā tendence uz vārtiem un metieniem bija lielāka, manuprāt, un bīstamāka nekā vakardien. Tad, bet jebkurā gadījumā 2 goli tāpat ir pa īsu priekš play-off spēles. Tad jābūt fantastiskai aizsardzībai visas spēles garumā. Jā, runājot par šiem vārtiem, šķiet, ka vismaz no manas skatu punkta izstījās, ka diezgan grūti Lielvārdei ir ilgstoši kontrolēt bumbiņu uzbrukumu zonā, kad diezgan cieši spēlē ar pretspēlētājiem Ulbruka. Tas visticamāk arī viens no tiem aspektiem, ko vērosiet nākamajā nedēļā, kā uzsākt uzbrukums un ilgstošāk to nokontrolēt uzbrukumu zonā, vai ne? Jā, bet tas kaut kāds vēsturiskais, man liekas, vispār Lielvārdas tas spēles stils. Ļoti ilgi neuzturēt bumbu pie sevis. Un, respektīvi, mēs vēl šogad arī jāturpina play-offā mācīties vairāk kontrolēt spēli ar bumbu, vairāk kontrolēt spēli kā tādu tempu un tam jānes rezultātam. Jau bija labāk nekā vakardien, noteikti. Jāmeklē vēl, jādomā vēl, jāskatās. Play-offs tādā ziņā ir interesants ar to, ka jāpielāgojas. Viens pretinieks ilglaicīgāk, un tad uz katru spēli tu spēj sagatavoties un jāprot sagatavoties tām izmaiņām, kas varētu nest labumu un mēģināt nodzēst tās lietas, kas nepalīdz novest spēli līdz labam rezultātam, pozitīvam. Runājot, pieskaroties vēl tai tēmai par tiem vairākumiem, mazākumiem, tātad spēles disciplīna arī bija ļoti svarīga šodien. Tavuprāt, tavs viedoklis varbūt par to, cik labi bija tie, tātad pelnīti atzīt tie noraidījumi, kas jums tur bija, vai paviršības kļūdas no jūsu puses, ka netiek kaut kur līdzi? Es teiktu, ka šodien notiesāja beidzot notiesāja pēc ilgiem laikiem, kā es atceros, kādam ir jābūt play-off florbolam. Un šodien, ja skatītājs skatījās un tieks klātienē redzēja, tas bija baudāma spēle. Varbūt tā spēle nav tur daudz goli, daudz tādu situāciju un skaistu izspēļu, bet tas ir tiešām play-off florbols, kur 2 komandas sitās. Mīca vienotru pa bortiem, regulāri divcīņas, asumi, un tas viss piederas pie play-off. Jo pretējā gadījumā mēs spēlējam tādu mīksto florbolu, precīzāk sakot. Bet play-off florbols ir labs florbols, jums jābūt agresīvam kaut kādās robežās. Un tā agresija, abas komandas spēlē agresīvi, agri vai vēlu, tie būs 2 minūšu noraidījumi situācijās, divcīņās, kur kāds būs labāks tajā brīdī ar pozitīvāku, tādu labāku situāciju pret to divcīņu.
Un, manuprāt, šodien tie 2 minūšu noraidījumi gan mums, gan arī pretiniekam nebija tādi, kas raisītu tādas pārdomas, kad iedoti nekorekti vai nevietā. Nu, bet katrā ziņā, piemēram, tos divus noraidījumus, ko jūsu komanda izpelnījās, pārkāpāt noteikumus, tādā ziņā komandas spēlētājs pavirši nospēlēja vai vienkārši tāda situācija, kad Ulbruks spēlētājs tur, piemēram, aizskrien garām un no aizmugurs, piemēram, diezgan nevajadzīgi, vai atkal kaut kādā bīstamā situācijā tiešām izglābīja momentu, nopelnot šo 2 minūšu noraidījumu? Ļoti labā momentā nospēlēja, kad bulīti dabūjām, manuprāt. Tas bija labs lēmums spēlētājiem. Visi pārējie jau 2 minūšu noraidījumi patiesībā bez nevajadzīgi, ja tie nav vārtu priekšā. Ja vērtējam tā no spēles skatījuma, tad arī Ulbrukai bija ļoti daudz nevajadzīgu 2 minūšu noraidījumu, kur mūsu spēlētājs pamet garām ātrumā iet, bet Ulbrukas spēlētājs tāpat mēģina piebloķēt, un tie vienmēr ir 2 minūšu noraidījumi, jo viņš ir disbalansā un ātrumā. Un mums tieši tas pats, arī šodien mēs tādus pašus 2 minūšu noraidījumus pelnījām. Nu ko, ir arī ienākuši vairāk skatītāju jautājumu, tas ļoti priecē. Viens no tiem, vai sērijā ir vēl kur aizķerties? Tas domāts laikam Lielvārds komandai. Vai ir kur aizķerties? Protams. Nu, ja skatāmies vakardienas spēli, tad vakardien pirmā pieredze daļai playoffā. Šodien jau mēs esam apbružājušies, sapratuši to spēli, manieri un ideju, kādam jābūt playoff florbolam. Nu, jāstrādā nedēļa, lai mājas zālē mēs varētu ieķerties. Nu, savādāk jau nav jēga spēlēt playoffos, ja līdz pēdējai spēlē. Sērija beidzās tā, 4-0, vai 4-1, vai 4-2, vai 4-3. Nu, līdz 4 uzvarām. Jā, tad mēs varam runāt, jā, sērija ir beigusies. Līdz tas nav sasniegts, tā sērija vienmēr ir iespēja aizķerties. Nu, un vēl viens no šodienas spēles uzdevumiem bija palēlināt tempu, iemidzināt pretinieku un pēc tam ar garām piespēlēm censties apdraudēt Ulbruku? Tempa kontrole, tas bija tas, par ko es jau minēju vakardien. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā tempa kontrole ir saistīta ar to bumbiņas kontroli. Jo mēs vairāk kontrolējam bumbiņu, jo mēs vairāk arī nosakam tempu vai vismaz mēģinam izsist viņu ārā. Tās komandas, kas spēlē daudz ar bumbu, viņas arī kontrolē spēli. Ja mēs visu laiku, ja Ulbruka mums konstanti spēlē ar bumbu, viņi kontrolē spēli un kontrolē tempu. Ja mēs spēlējam ar bumbu, mēs viņu varam palielināt vai pazemināt, tā kā palielināt. Vai pātrināt, ja ir vajadzīgs. Līdz ar to, tam, kam bumba, tas nosaka spēles tempu. Protams. Jā, nu, vēl tāds jautājums no manis. Pamanīju vakar, Aivis Kusiņš mazāk spēlēja laukumā. Šodien jau bija redzamāks. Viņam kāds traumas avainojums? Apslims. Vienkārši saudzējat mazliet un piesardzīt. Jā. Mēs jau vakardien izvērtējot, kā mums tur varētu klāties un cik spēlē viņš būs vajadzīgs. Bet viņš bija apslims visu nedēļu, un tāpēc mēs viņu taupījām. Zinot, ka 2. dienā spēlēt ir mazliet grūtāk. Līdz ar to viņš bija tā kā pietaupīts priekš šodienas, un manuprāt, šodien mēs viņu diezgan labi izmantojām. Kas bija tāds labs spēka dzinums citām maiņām, kur mēs viņu ielikām vai ļāvām atpūsties citiem spēlētājiem. Nu, jāsaka godīgi, ļoti aktīvi mums skatītāji, visiem interesē, kas tas notiek. Vēl jautājums, ko Ulbruka var sagaidīt no Lielvārdas spēlējot pie jums? Viņi noteikti var sagaidīt vēl lielāku atbalstu. Kaut gan, manuprāt, šī zāle ir unikāla ar to, lai arī cik skatītāji šeit ir tāda atmosfēra, kur viens otru nedzird, ne arī tiesnešus dzird un tam līdzīgi. Ko var sagaidīt? Mums jāstrādā pie vairākuma un mazākuma. Un tad jau tā spēle izlīdzināsies. Labi. Nu, un tad visticamāk, ka noslēdzošais, kas ir favorīts uz stāvēšanu vārtos 3. spēlē? Vai Kārkliņš paliks, vai būs kāds cits? Mums jau ir vēl viens vārdsargs, kas ir pieteikts. Ja nemaldos, izskrēja no atmiņas, tu droši varētu ganāt. Emīls, okay. Līdz ar to skatīsimies. Viss jau būs redzams, kāds būs nedēļas griezumā darbs,
ko ieguldīsim un kurš no vārtsargiem būs vairāk gatavāks stāvēt vārtos. Labi, liels paldies tev par šo interviju, un tad jau tiekamies varbūt Ulbrakā vēl atpakaļ. Cerams. Uz piekto spēli būs šeit. Kāpēc jā, bet ne? Tātad 3. 4. Lielvārdē jau nākamajā nedēļā. Jā, šeit ir lielisks atmosfēra, kāpēc neatgriezties. Jā. Labi, liels Labi. tev paldies, un tad jau tu Uz tikšanos. Uz tikšanos. Un atgriežamies arī ar Ulbrakas treneri šeit pēc spēles intervijām. Izdevās. Jā, Perfekti. izdevās. Nu ko, šodienas spēlē Ulbrakai pietrūka spēles kvalitāte, piekritīs? Spēles kvalitātes, bišķiņ pa plašu iedziens. Ja jau tu gribi precīzi komentārs, tas tāds ievadošais spēles jautājums. kvalitāte. Nu jā, tu domā tehniskais izpildījums? Kas vēl Ne tikai. Tās tev spēle kvalitāte tiek domāts? Sadarbība saviem spēlētājiem savā starpā. Daudz kas pietrūka. Nu, jā. Gribam mēs varbūt katru spēli nospēlēt ļoti labu un uz vienu pacēlumu, bet gadās arī, ka nesanāk viss, kā varbūt gribētos. Šodien nepārāk vairāk skatīsimies uz sevi, tāpēc varējām nospēlēt labāk, bet mēs izcīnījām uzvaru. Atvainojos, balss bišķiņ pazudus, bišķi apslims esmu. Jā. Ne tik daudz kā nobļāvies, bet vienkārši apslims, jā. Tāpēc ir ko uzlabot, bet ar to pašu mēs uzvarējām spēli diezgan droši. Jā, tātad sērijā jau 2-0. Nu, viens no jautājumiem, ko arī apspriedām ar Lielvārds treneriem, kad šodien, laikam, arī noteicošā bija spēle nevienādos sastāvos, piekritīs. Nu jā, mēs uzvarējām spēli pateicoties vairākumam savam. 2 vārtu vairākumā no 4, plus 1 bija iemests tukšos vārtos, tad vienādos sastāvos mēs guvām tikai 1. Tāpēc ir svarīgi, ka ir labs vairākums. Mums tāds ir labākais līgā. Un, protams, tā kā arī bija daudz spēle nevienādos sastāvos, daudz arī noraidījumi. Šķiet, ka vairāk nekā vakar. Vakar saskaitīs 7, šodien jau trešajā periodā bija 8. Jā, varbūt vēlies nokomentēt savas komandas disciplīnu un vispār spēlē noraidījumu. Spēles situācijas priekš tiesnešiem nebija vienkāršas. Es, protams, varu izteikt lielu neizpratni par viņu lēmumiem vairākās situācijās, kur tika piešķirts 2. Bet, un tas atkārtojas, ceru, ka viņi paskatīsies spēli arī ierakstā. Nu, teiksim, es domāju, viņi uzķērās, apēda to ēsmu pret Lielvārdas komandas ēsmu, jo bija vairāk tādu, kur divcīņa, mēs cenšamies spēlēt aktīvi uz bumbu, pretinieks tur, ja, ieķerās, pēc tam pats krīt pāri apmalē un tā kā mūsējs vairs nespēja tikt no viņa vaļā un izskatās vizuāli, ka notiek grūšana, ja? Un tāds bija vairāk ar to tiesneši, manuprāt, netika galā. Bet, jā, var gadīties arī situācijas spēlē, kur viņi ir sliktā leņķī un īsti nevar saskatīt tādus, tā kā izskatās, tās izskatījās pēc 2, bet es varētu padiskutēt, vai tur bija vispār. Tāpēc, jā, daudz noraidījāmies, par to runājām pirms spēles un arī spēles laikā, ka to nedrīkstētu darīt, ka tas, kā tu minēji, nevienādie sastāvi var būt uzvaras faktors. Izcelsim savu labo spēli mazākumā. Lielvārdi šodien spēlēja citādāk vairākumā, bet to mēs ātri pirmajā periodā jau tā kā, sapratām, kā mums ir jāpārkārtojās un turpinājumā spēlējām diezgan labi. Runājot vēl par tiem noraidījumiem, tavuprāt arī bija vairāk no tavas komandas, kas bija tādi nevajadzīgi, nu, tādās situācijās, kur... Varbūt pāris. Kur uzbrukuma zonā dziļumā bijām pārāk hiperaktīvi, varbūt nevajadzīgi. Nepareizi varbūt spēlējām pozicionāli 1-1, iedodot
pretiniekam kustības iespēju un pēc tam, tur atgriežoties backcheckā, teiksim, sitieni, nekontrolējam savu nūju. Tas tāds pārcenšanās noraidījums, sauksim to tā. Tā nedrīkst spēlēt. Bija tādi, kurus vienkārši, tā ir spēlētāja vaina, jā. No viņiem var izvairīties un nedarīt vienkārši. Es viņus saprotu, spēlētājus, ka tas bija ar domu cīnīties līdz galam, bet tu vairs nekontrolē savu nūju un izdari sitienu tādā pavisam vienkāršā, nebīstamā situācijā mūsu vārdu priekšā, piemēram. Jā. Ļoti daudz arī skatītāji jautājumu, tas tiešām priecē arī iepriekšējā intervijā ar otru treneri mums bija. Pats pirmais ir pašā sākumā jautājums, vai slāpst? Jā, slāpst. Slāpst, jā. Arī ne tikai kvasiņu ģērbtuvē, arī kaut ko citu jau dabūju izdzert no Ilģiciem produkcijas, bet labi, tas joks. Jā, ļoti skaļa spēle, un personīgi nejūtos vesels šobrīd, un tāpēc tāds grūti nospēlēt bija šo spēli man malā. Nevarēju pietiekami labi komunicēt un nodot savus mesiģus. Tā bija lielākā problēma man. Tāpēc slāpst. Tāpēc slāpst. Mēs mazai jātur ūdens podeli vēl blakus visu laiku, tad lai vieglāk. Jā, nākamais jautājums, kad tiltiņš par deputātu Ulbrukā? Tāds arī jautājums ir ienācis no skatītājiem. Kad tiltiņš par deputātu Ulbrukā? Ja es zinātu, kurš to jautā, pasak man. Bet es sapratu laikam, tiltiņš par deputātu Es nevaru Ulbrukā. pēc vārdu uzvārdu pateikt. Labi, nav svarīgi. Es domāju, ka tas ir balstoties uz vakardienas vlogu, vienkārši Artūrs vlogu, kur viņš intervēja, es tagad tā sasienu to kopā, kur viņš intervēja vienu no maniem bosiem, ne tiešajiem, bet vēl, kur bija vakardien ieradusies, pagodināja ar savu ierašanos uz spēli, un viņi nosauca Tiltiņu kā vienu no labākiem spēlētājiem. Es tā varu to sasiet kopā. Kāds sakars tur ar Tiltiņu un deputātu? Droši vien, ka nē. Nebūs. Nākamais jautājums. Nebūs, labi. Tā, vai bija brīžiem sajūta, ka spēle ir izlaista no rokām? Gan jau tas bija domāts, varbūt, kad tas 3-2 ļoti ilgi stāvēja. Bet 3-2 jau mēs bijām vadībā. Jā. Kāds tur sakars ar izlaišanu no rokām. Mēs bijām arī, laikam, bijāt arī iedzinējos 1-2, vienu brīdi. Bet tad vēl bija ļoti daudz jāspēlē. Tāpēc tādas sajūtas nebija šajā spēlē. Varbūt, ja es pareizi saprotu, ja tas ir jautājums man, varbūt Leovardē bija tāda sajūta, ka ir izlaist no rokām. Es galvenais nolasu to, kas man te rakstīts, lai, protams, mums skatītāji iesaistās šajā burvībā. Mēs uzvarējām 4-2, tas nozīmē, ka pretiniekam, lai uzvarētu spēli, bija jāiemet vēl 3 goli. Tas ir daudz. Ja mēs salīdzinām Lielvārdi, kā viņi spēlē play-off cīņā un tā, kā viņi spēlē regulārajā sezonā, vai ir kādas būtiskas atšķirības? Tagad mēģinu pārtīt ātri regulāras sezonas. 3 uzvaras. Es domāju, nevar spriest par visu cilvēkiem, kas viņiem notiek galvās un kā, bet man liekas, Lielvārdi šajā spēlē nospēlēja tā kā tuvu savam maksimumam, labi spēlēja, bija labi mentāli gatavi. Un, viņi spēlēja tādu drosmīgu aizsardzības florbolu. Un nebija viegli viņus apspēlēt. Citreiz tev tas uzbrukumu kvalitātes var kaut kur bišķiņ pieklibot, un tad tā spēle liekas ļoti līdzīga. Bet no mūsu aizsardzības viedokļa nekādas problēmas nebija. Tā kā būtu ar kaut ko ļoti grūti tikt galā.
vienkārši līdzīgs rezultāts ilgu laiku spēlē, nu tad tur tā spēle var pagriezties pie kaut kādas veiksmes, neveiksmes. Var pagriezties uzreiz diezgan ātri citā virzienā. Jā, bet tā, ka pārsteidza vai citādāk, viņi lielvārdieši, man liekas, katru spēli bišķiņ kaut kur citādāk spēlē. Ir arī pamainījušies spēlētāji kaut nedaudz, bet ir daži, un tas arī ir ietekmējis viņu, piemēram, vairākumu. Nezinu, tur Polis kādreiz bija svarīgs spēlētājs, bet tagad atgriezies Sandis Jēgers, tas atkal tagad dod savu pozitīvu pienesumu. Ir mainījusies sezonas laikā Lielvārdas komanda. Es domāju, ka viņi arī ir auguši, ņemot vērā, ka viņi ir daudz ir jauni spēlētāji. Tā kā viņi tikai progresē, smeļās pieredzi katrā spēlē, katrā maiņā. Jā. Nu, tad ierapojas vēl arī tāds komentārs, izskatījās nepārliecinoši neraksturīga spēles beigu daļa. Tas, laikam, domāts Ulbruks spēlē tieši pašās beigās. Kāda piebilda? Neraksturīgi, nepārliecinoša, tā to lasīt. Nepārliecinoša un neraksturīga. Nu, kur šitas beigu daļa? Paši pēdējās minūtes vai viss trešais periods? Nu, tā grūti saprast. Nu, grūti saprast, bet gan jau komentārs arī atnāks bišķi vēlāk, bet... Salīdzinot ar vakardienas spēli, jā, kur mēs vienkārši tā kā iesēdāmies tankā un viss sāk sanākt un viss metieni lido iekšā. Un šodien trešā periodā nebija tādas pārliecinošas vārtu birumus, jā. Plus tie noraidījumi kaut kur visu laiku atlidoja no kaut kurienes un tāpēc nācās daudz spēks patērēt mazākumā. Nu, tas viss ietekmē. Teikšu vēlreiz, ka spēlējot bez bumbas aizsardzībā mums nebija nekādas grūtības. Tā kā šoreiz mēs varam vienkārši meklēt. Es paskatīšos, skatītāji skatījās no cita rakursa, un tur daudz ko var redzēt citādāk, kā varbūt no manām pozīcijām, tāpēc es varētu nokomentēt vairāk, noskatoties vēlreiz spēli ierakstā. Kur tad bija tā problēma, kāpēc mēs varbūt tad, kad pretinieks sāk nākt augstāk augšā, nevarējām vairs izveidot labus pretuzbrukumus, piemēram. Ja? Tā varētu būt, ja es mēģinu visu laiku saprast to jautājumu būtību. Jā. Ko tieši? Vēl arī kāds no skatītājiem pamanījis Ivaru uz soliņa. Prieks arī laikam viņu redzēt, un jautājums skan, kādi pienākumi viņam ir uzticēti komandā? Ivars ir mental coach. Ivars, mēs jau bijām tā runājuši sezonas laikā, ka viņš pieslēgsies uz playoff spēlēm, viņš pieslēgsies komandai, piepalīdzēs viņa redzējums kaut kāds analīze un ieteikumi palīdzēs noteikti, un tāpēc viņš arī pievienojās. Viņš nebija vakar, tāpēc, ka viņš arī šonedēļ bija nedaudz sasirdzis. Šodien viņš jau bija gatavs ierasties klātienē un būt kopā ar komandu, tāpēc viņš arī plānojās, ka būs arī turpmākās spēles, viņš arī ir trēniņos. Un tieši šie pienākumi, nu šobrīd nevar pateikt, mēs daudz vienkārši runājam par visu, un viņš veiks arī spēles analīzi, un šobrīd nav tā, ka viņš ir, nezinu, teiksim, boxplay coach, piemēram, jā, vai abi daram visu, teiksim tā. Nu, prieks dzirdēt, jā. Ka ir kāds vēl klāti jūsu sastāvā. Nekur tālu nav arī Ivars aizgājis. Ļoti daudz jautājumu, tiešām bez mazai jāizvēlās. Dod virsū. Tikai ātrāk. Vai tiek sekots līdz arī citām sērijām no faktora, ka pusfinālā būs jāizvēlās pretinieks, kā jau mēs zinām? Nu, šobrīd vēl par to agri runāt, es pieklājības pēc, es varbūt nekomentēšu, jo mēs neesam pārvarējuši vēl šo kārtu, bet es esmu par to domājis, es sekoju, tātad man sanāk sekot līdzi, jāskatās uz Tāls un Valmieras vai Ķekavas Lekriņu pāriem, jo tie būs tie, ja mēs pozitīvā rezultātu gadījumā no tiem izvēlēsimies. Cilvēks gribēja droši vien zināt jau. Tas par agru vēl teikts. Abās sērijās ir 1-1. Tur
Jā. Es domāju, var visādi beigties īstenībā, tā, godīgi sakot. Un jā, es esmu domājis par visām 4 šīm komandām. Pagaidām man nav vēl skaidrs atbildes priekš sevis, ar kuriem mēs gribētu spēlēt. Jā. Labi, nu prieks dzirdēt, ka vismaz jau sāc domāt Jā, laicīgi protams. un skatīties. Jā. Nu tad tāds varbūt uz noslēdzošo pusi, tātad nākamajā nedēļā vēl 3. 4. spēle Lielvārdē, arī 7. vakarā. Nu, kas te būs tās galvenās lietas, kam tad sekosiet līdzi, ko centīsieties uzlabot un parādīt? Šī spēle būs jāpanalizē sīkāk, jo te daudz kas parādījās mūsos pašos, ko varam uzlabot. Un es uzskatu, ka šodien mēs nenospēlējam ne tuvu savu labāko spēli, un no šīs arī vadīsimies. Paskatīsimies, kā tur var ietekmēt arī faktori, kas par spēlēs, piemēram, jā. Vai viss būs veseli, cik gatavi fiziski. Tagad tāds laiks, kad ik pa laikam kāds saslimst. Piemēram, tāpēc es nedēļu uz priekšu nevaru pateikt maiņu salikumus. Tur iespējams, ka mums būs kaut kāda citādākas rotācijas. Es tā šobrīd jau pie sevis esmu domājis, ka varētu tā būt pēc šīs dienas spēles skatoties. Un es neskatos uz abām spēlēm kopumā, bet tieši uz sestdienas spēli sagatavoties labi uz to, uzvarēt. Vairāk tas būs tieši par spēli ar bumbu un individuāls 1-1 situācijas. Būs daudz jācenšas ar spēlētājiem atrast laiku, parādīt viņiem, kur var un kā var labāk nospēlēt atsevišķās situācijās. Tāda es redzu nākamās nedēļas uzdevumu. Nu, skaisti, tas grandios plāns. Paldies tev, Krišjān. Tiešām negaidīju. bet jā. Nu ko, diezgan neilgi mēs jau te runājam. Līdz ar to liels tiešām paldies visiem, kas pieslēdzas laivā. Tiešām ļoti aktīvi šodien, piemēram, salīdzinājumā ar vakardienu. Arī vairāki komentāri par to, cik laba kvalitāte gan spēlē, gan intervijas, gan viss saturs un paldies cilvēki, jūs to novērtējat. Tiešām nododiet savus komentārus, ja varat ar cilvēkiem, kuri ir iesaistīti, strādā, filmē šeit, organizē. Tā ir mūsu pašu brigāde, tā nav kaut kāda Latvijas televīzija vai vēl kaut kas. Tie esam paši mēs, kas tās translācijas organizē un pašmācības ceļā visu to daram un spērkam. Tāpēc izsakiet savus pozitīvās lietas, ja tādas ir, droši tas noteikti palīdzēs un iedvesmos cilvēkiem virzīties uz priekšu. Tas forši, ka jūs pasakiet kādreiz kaut ko labu. Tieši tā. Cenšamies. Jā, nu tad paldies. Paldies tev, trener. Paldies visiem, kas bija ieradušies arī Lielvārdas līdzi, lai arī vakardien varbūt es varu saprast, nebija viegli viņiem spēles rezultāts un tā, bet šodien viņi bija tiešām iedvesmojoši un savu komandu palīdzēja viņiem cīnīties, un arī mūsu fani bija lielā skaitā, un tikpat troksnis bija vienkārši. Pilna zāle, baigi skaļi visi, un neteikšu, ka dažkārt bija domas, kad, aizliegt tur pa vienai bungai atļaut varbūt komunicēt, teiksim, kaut ko tur pateikt, ir gandrīz praktiski neiespējami, ja vēl pie tam tev nav balss un tu esi puslims, jā. Tu vari tur plāt, tāpēc tā komandas vadīšana ir tāda nosacīta īstenībā spēles laikā. Tāds bija tās sajūtas. Paldies visiem faniem, tik un tā, tas tā nav kritika, bet tas ir tāds abrīns un ka jūs ar tādu deksmi ierodaties un palīdzat abām komandām. Jā. Jā, labi, paldies, un tad jau līdz nākamajai reizei. Ja? Čau. Čau.